iedomājieties, ka tās emocijas ir tā kā zviedru galds. Jā, zini, kas ir zviedru galds, kur ir visādi ēdieni. Un tu tagad pieeji pie tā zviedru galda un tu saki, man no šitā ēdiena es viņu nevaru ēst, jo tāpēc, ka man no viņa ir alerģija. Man vajag bezglutēnu. Es viņu nevaru ēst, es to neēdīšu. Tad, piemēram, šitas ēdiens man šausmīgi garšo, bet es zinu, ka es būšu slim pēc tam. Es to arī neņemšu. Un šitas arī, tas man darīs rasu. Es zinu, ka man būs slikti nākamajā dienā. Tas pat attiecas arī protams, uz glāzītēm. Cik glāzītes es tagad dzeršu ko. Un tā kā mēs ejam klāt un mēs šķirojam, mēs domājam, šitas te ir gan garšīgs, gan arī es zinu, ka man būs forši, šito te es ņemšu. Un tas ir tas, ko es zinu, ka man vienmēr labi pēc tam ir un tas ir veselīgs. Un tas ir tas, kādā veidā mēs, kad ejam pie zviedru galda, tas pats attiecās ne tikai uz mūsu miesu, kad mēs ēdam, bet arī uz mūsu prātu. Tas ir tas, ko mēs darām kopš šīs te emociju jānāk, kas mums iedeva, tad mēs šo te darīsim. Mācīsimies kādā veidā, jo mēs varam kontrolēt savas emocijas, kā es jums jau teicu, ja, kad emocijas rodas no kā. Tas ir tā kā šīs te stīgas klavierēs iekšā, ja? Un katrai klavierē ir āmurītis, kāds viņš tur izskatījās. Un tas āmurītis uzsit un tur rodas skaņa. Šādā veidā notiek. Vai nu zemes notis vai augstas notis atkarībā, kuru āmurīti mēs piesitam. Vai tas ir šis te āmurītis, vai tas ir šis te āmurītis. Rodas skaņas no visiem. Un tas āmurītis ir domas, ja? Un domas tas ir triggers. Triggers ir šis āmurītis. Un šīs te skaņas, tās ir emocijas. Un tagad iedomājieties šīs te savas domas, ka tu ej pie zviedru galda. Un tu vari izvēlēties, kuras domas tu ņemsi un kādā veidā pārprogrammēsi savu domāšanu. Kādā veidā tu pārprogrammēsi to, kā tu gribi justies. Tas viss iekšā būs šeit ielikts procesā, kā ātri tikt pie rezultātiem. Pirmais solis ir apzināties to emociju piano. Nākamais ir, kādā veidā jūs nosakat to savu amplitūdu. Un nākamais pēc tam būs, kādā veidā izvēlēties. Jūs jau varat sākt domāt, vai šī ir tā doma, kuras sajūtas es gribu, vai šī ir tā doma, kuru es varu izvēlēties nedomāt, bet aizvietot ar kaut ko citu un dabūt citu sajūtu, citu rezultātu. Jūs zināsiet, kādā veidā jūs varat regulēt savas emocijas. Jūs pratīsiet viņas regulēt, jūs pārvaldīsiet, jo jums būs arī instrumenti. Viens no tiem instrumentiem tieši ir šī darbošanās ar mākslu, kādā veidā jūs varat atraisīt savas tās sajūtas, kā jūs varat izlikt. Zināsiet, sākot ar mākslas žurnālu, sākot mākslas projektiem, kā sevi izlādēt, jūs arī pratīsiet krāsas lietot, sapratīsiet, kad un kurus lietot un kurus nelietot. Un arī pēc tam būs tālāk par mindfulness, vēl visu kaut ko citu, kādā veidā tās savas emocijas mēs varam regulēt. Un tad jums būs pilns komplekts, viss tā, bet teikt, tas viss kurs ir par to. Ja no manas pieredzes ņemot vērā, tas neko nedodies jums uzgāžu virsū informāciju, jo ir vajadzīgs šis process, ir vajadzīgs jums tagad tik tālu, cik jūs esat, izdarīt to visu un būvēt pēc tam tālāk uz priekšu tā, kas jau ir noticis, tā kā uzsūkts un izdarīts.